Mēs tagad sabiezināsim krāsas, jo asociētam profesoram nav jāredz nācijas viedoklis. Viņš zina pats, kā tev, Imant, vai tu vari atbildēt, kas tev, varbūt pat šī projekta gaitā tev ir izmainījusies attieksme, kas ir augsne, no kuras puses tu skaties. Es saprotu, ka tu esi, protams, ģeogrāfs un tajā visā tu skaties pavisam savādāk uz to, vai varbūt specifiskāk. Ja uzsākot darbu projektā, vairāk tā uz augstu skaties no telpiskās izplatības, no veidošanās, no ģenēzes, tad tagad strādāt kopā un satiekot zemes īpašnieku, zemes apsaimniekotājs, tu saproti arī viņu vajadzības varbūt vairāk nekā pirms tam un domā, kā viņiem tas varbūt tavs šīs darbs vai nākotnē kādas aktivitātes varētu palīdzēt varbūt ir viņiem, tīri saimnieciskā. Man kā pilsētniekam tev jāatzīst, man laikam saskarsme ar augsni ir tajā brīdī, kad es attaisu leduskapu un ieraugu reku salātiņu jāuzēd vai kaut kas tā, ka tu vari tā kā pārvērst, translēt, ka nebūtu tur tā augsne, nebūtu tev tā leduskapja, ko atvērt. Turklāt pilna. Jā, mēs īstenībā arī braucot uz lielākām augstas konferencēm šo te, kā augsne īstenībā ir pārtikas pamats, tas ir viens no galvenajiem aktualitātiem visiem pētījumiem, bet mums Latvijā, es teiktu, ir paveicies, ka mums šo resursu esam nodrošināts pietiekoši, bet tāpat ir jādomā, vai tā esošā saimniekošana ir optimālā, vai mēs varam vēl kaut ko darīt klāt. Tad, kā kārtīgs ģeogrāfijas zinātņu doktors, tu, protams, strādāji ar kartēšanu. Kā gan savādāk? Jā, tas bija viens no mūsu universitātes kopēji kolēģiem veiktajiem uzdevumiem, bet tas nebija vienīgais, un tad es arī pastāstīšu par to, kas tad ir izdarīts. Un, šobrīd pārstāvu šodien nevis tikai sevi, bet mēs bijām sākot no kartētājiem un asistentiem pārāk kā 20 cilvēku liela komanda, bet šo te pašu saturisko daļu mēs īstenojam vairāk profesors Kārkliņš, profesors Nikodēms, profesors Kasparinskis, vairāk pētnieki, kolēģi Vaibdienā, Kristīna Afanasija, Ivo Vinogradovs, mūsu universitātes kolēģi, un tad tas uzdevumi, ko mēs īstenojām, ir ļoti daudz, aktivitātes bija vairākas, bet tā, par ko arī šodien runāšana, kas īstenībā no tā saturiskā viedokļa ir tādas nozīmīgākas, ir otrā un trešā, kas ir saistīta ar šo nacionālās augšņu klasifikācijas sistēmas izstrādi, varbūt nē, bet pilnveidošanu, jau tomēr daudz, kas tiek ņemts vērā arī vēsturiskā situācija. Un mums arī bija jāizstrādā kā augstnes kartēšanas metodoloģija, domājot par to, ka mums šī informācija, kas ir uzkrāta varbūt vēsturiski, būtu jāatjauno un jāliek iekšā jaunās zināšanas, kas šajā lauciņā ir nākušas klāt. Kāpēc varbūt īsumā bija nepieciešams vispār domāt par jaunu klasifikācijas sistēmu? Un tā realitāte ir tāda, ka mēs šobrīd esam varbūt citā gan informācijas, gan piederības, gan politiskā telpā, teikt, arī Eiropā. Un šī skolu atšķirība, kas ir vēstures gaitā bija kādreiz izveidojusies, šobrīd ir jāmēģina salikt atpakaļ kopā, lai mēs viens otru labāk saprotam. Līdz ar to ir nepieciešams šos te kaut kādus kritērijus pārdomāt atbilstoši mūsdienu situācijai un padarīt šīs varbūt starp dažādām klasifikācijas sistēmām informāciju pārnesamāku un striktāku, un tad mēs varētu arī veiksmīgāk savas zināšanas, savu izpratni nodot tālāk kolēģiem ar citur pasaulē. Un strādāt pie klasifikācijas sistēmas mēs vadījāmies dažos tādos būtiskos principos, ka klasifikācija jābūt vienkāršai, tātad lietojamai arī cilvēkam, kas nav šai nozarei pavadījis vairākus gadus. Tas, kas salīdzinot ar vēsturisko, atsevišķiem kritērijiem bija atstāta robeža subjektivitātei. Šobrīd mēs dažiem kritērijiem esam ļoti strikti noteikuši robežas, īpašības, varbūt arī dziļumu, kādā mēs skatāmies, un tad šī klasifikācijas sistēma kļūst mazāk subjektīva. Jā, mēs ņemam vērā gan vēsturisko pieredzi un esošos nosaukumus, gan arī to, kāda tad ir augstnes veidošanas apstākļi Latvijā, un tad tie arī tiek iekļauti klasifikācijā. Un, lai šī informācija būtu salāgojama un pārnesama vieglāk starp dažādām klasifikācijas sistēmām Latvijā, mēs lietosim šo pilnveidoto nacionālo sistēmu, bet informācijas apmaiņa būs arī izmantot starptautisko klasifikāciju, un tādēļ ir vērts izmantot ļoti striktus
kritērijus tieši augsnes aprakstam, šī informācijas iegūšanas procedūrām. Un tad tas, kas ievies arī šeit klasifikācijā. Un tad jaunais veikums ir tāds, ka mums ir šobrīd klasifikācija, kas ir domāta un aprobēta lauksniecības zemēs, un šobrīd tam arī paredzēta mērķiecīgi šī potenciālam augsnes kartēšanas procesam ir 12 augsnes tipi, 68 apakštipi, un tā lielākie varbūt jauninājumi, kas nāk klāt, salīdzinot ar iepriekšējo klasifikāciju, mums ir jauni kritēriji, organisko vielu kritēriji dažādu augšņu grupu nodalīšanai, ir jauns tips, jauns pseidopodulauksnes, un tas ir jauns nosaukums. Šo te augsnes mitruma apstākļi mēs mēģinājām, kur ir iespējams tos pielīdzināt starptautiskajiem WRB augšņu klasifikācijas kritērijiem. Un tad nedaudz īsumā par šiem ieskicēšu. Tad pirmkārt jau kūdraukšņu izdalīšanas kritērijas, ja vēsturiski par kūdru uzskatīja Latvijā augsnes, kurām organisko vielu saturs bija vismaz 50%, tad šobrīd mēs šo pielāgojam un pielīdzinām WRB lietotajiem histosols kritērijiem, organisko vielu saturs 35 un kūdrslāņu biezums 40 cm. Ar to mums šobrīd mainās nedaudz tās teritorijas, kas ir kādreiz varbūt ir bijušas kūdrauksnes, šobrīd īsti neatbildīs un varētu būt dēļ organisko vielu satura arī otrādāk. Tāpat laikā mēs apzināmies arī visas vajadzības arī no emisiju faktoru, no CG emisiju aprēķiniem ir nepieciešams arī zināt informāciju, kas ir citas augsnes, kurās ir pietiekoši liels organisko vielu saturs, un tādēļ mēs izdalījām vēl arī atsevišķu šīs klasifikācijas kritēriju, tātad organisko vielu saturs no 25 līdz 35%, un tātad mēs varam vēl vienu, tas tāds aptuvenāk vēl vienu atsevišķu apakštipi, kur varētu atbilst IPCC organisko augšņu šiem te definīcijai. Un te ir daži piemēri. Piemēram, kreisajā attēlā jūs redzat augsni, kas pēc vecās klasifikācijas bija kūdrauksne, šobrīd tā nav. Viņa būs glejauksne, bet trūdēni kūdrainā, un pēc šī te IPCC kritērijiem arī atbildīs organisko augšņu kritērijiem. Arī labajā attēlā ir līdzīgi. Organiskās vielas ir pietiekoši, bet horizonts nav, un līdz ar to šāda augsne neatbildīs mūsdienās arī kūdraukšņu kritērijiem. Pie šī hidromorfisma, jeb glejošanās pazīmju identificēšanas, mēs esam ņēmuši stagnosols un glejosols augšņu izdalīšanas principus, un tad daļa no augšņu apakštipiem Latvijas klasifikācija atbilst atsevišķām grupām starptautiskā klasifikācijā. Un šī pseidopodulauksnes, par ko es minēju, kas ir jauns, tas ir saistīts ar to stāvokli, ar to situāciju, ka mums Latvijā ir īpaši augstienēs, mums ir augsnes, kas ir veidojušās varbūt uz nogulumiem, kur nav kalcija karbonāts, tad mūsu brīvie karbonāti nav pH, nav tik augsts, kā varbūt šeit tepat tūmā esošā blakus Platonas pagastā, bet tās īsti neietilpst podzulēšanas augsnēs, un varbūt speciāli augsnes kaķošana šām augsnēm nebūtu vajadzīga, tad mēs identificējam arī šo vēl vienu augšņu apakštipu. Bet šī starptautiskā salāgojamība un nacionāla klasifikācijas savietojamība paliek vēl joprojām kā izaicinājums, jo ļoti šī klasifikācijas pieejas, lai arī tur, kur bija iespējams, ir salāgots, atsevišķās grupās paliek tomēr tā principi citādi, un te ir piemērs no mūsu veiktajiem lauku darbiem 4 dažādi augšņu apakštipi, kas pēc starptautiskās ir viena grupa, tie visi ir luvisoli, tad augsnes, kurās ir notikusies māla daļiņu ieskalošanās, bet atbilstoši Latvijas klasifikācijai, tās ir 4 dažādas augsnes. Domājot paturot šo informāciju prātā un domājot tālāk par nākotnē kartēšanas procesu, būtu jāskatās šī jaunā klasifikācija vēsturiskā uzkrātās informācijas kontekstā, un tad kas mums ir? Mums ir šobrīd vairāk nekā 15,000 punkti no vēsturiskiem dzirukļiem, kurām mums ir zinām kā gan augsnes īpašība, gan augsnes apakštips, un mums ir augšņu kartes. Ko tad ar šo informāciju var darīt? Mēs mēģinājām salīdzināt šo vēsturisku informāciju ar šo 2 pagastos, Taurenes un Platonas pagastā veiktajiem darbiem, kādas sakarības dabā varam redzēt. Kopumā mēs no šiem 1500 dzirukļiem 102 esam apskatījuši šajos 2 pagastos, un jāsasniedz tā, ka
nesakritības ir. Mēs tiešā veidā šos informāciju visticamāk pagaidām vēl ar tik mazu izpētītu dziļākumu skaitu nevarēsim pārliekt un attiecināt uz lielākām, bet kaut kādas jau šīs sakarības jau var identificēt un izdalījās. Mēs pat zemgales līdzenumā uz mālainiem nogulumiem esošās, kas ir vēsturiski viens no auglīgākām šī karbonātiskās augsnes, tās pēc jaunās klasifikācijas ticamāk tur ir noteikti procenti šobrīd nepateikšu, kāds ir šis te varbūtības, nevis statistiskā nozīmīguma rādītājs, bet jā, šis būtiski sakarība, ka šīs atbildīs mūsdienās izklātām velēnu karbonātu augsnēm, un pie šādiem nogulumiem tas būs Luvisols pēc starptautiskā. Mums būs pat Platonē identificēts, ka velēnu glejotās būs virsēji glejotās karbonātiskās augsnes, un Faulzemes grupa Platonē ļoti plaši izplatītas ir erodētās podzolaugsnes, bet tur erozijas kriterijs bija noteikts drīzāk pēc novietojuma reliefā, un mūsdienās atbildīs šiem pseido podzolātām augsnēm visticamāk, un arī šim Luvisola grupai, un arī zem augstienēs viss, kas bija kūdras augsnes, kurās bija vismaz kūdra 50 centimetri, diezgan labi sakrīt arī ar faktisko situāciju, arī mūsdienās tas atbilst šiem kūdraukšņu un histosols kritērijiem. Ar kartogrāfiskos informācijas sakritība ir nedaudz vājāka, tā teikt. Šeit ir piemērs no Platonas, no Taurinas pagasta attēlā. Jūs redzat ainavu, kura ir kartēta starpauguru ieplaka, un attēlā pa vidu ir vēsturi fragments no vēsturiskās augšņu kartes. Mums ir stiepjas zilā krāsā kūdras augsnes, kontūra ir iezīmēta, un tad dažādas, piemēram, podzolētās augsnes, podzolētās glejotās. Un kas varbūt nebija pirms tiem 40, 50 gadiem veidojot šo te karti, ļoti detāli pavadošā kartogrāfiskā informācija. Tad teikšu pavadošā, jo mēs skatoties kūdraukšņu kontūru un ieliekot klāt šīs izolīnijas, jeb augstuma līnijas, augstuma līknes, mēs redzam, ka tā kūdraukšņa zīmēta, ka viņi aizņem nevis zemākās vietas, bet arī kaut kur stāvās nogāzēs, iet uz augšu, un šādas lietas mūsdienās kartētājiem ir pieejamas, ir zināmas, un tālāk nāk aerofoto, un tā lieta, ka mēs šobrīd uz esošiem datiem, esošo pavadošo informāciju varam krietni vien detālāk izzīmēt un noteikt augšņu izplatības robežas, sastādīt tātad precīzākas kartes. Veicot kartogrāfisku analīzi, mēs redzam, ka kopumā augšņu daudzveidība Taurinas pagastā ir ļoti liela, un līdz ar to arī variācijas, un kas varētu gan saistīts ar to ar robežu novilkšanu, gan arī ar klasifikācijas interpretāciju, ir ļoti liels, un vēl būs jāstrādā, lai varbūt šo vēsturisko kartogrāfisko informāciju tad augsteņu rajonos pārceltu un uz tā pamata pieņemtu lēmumus, atbilstoši mūsdienu klasifikācijai. Bet labā ziņa ir tāda, ka ir sakritības tādu 2-3 apakštipu robežās, un ja mēs veidotu no šīm vēsturiskām 1/10 000 mēroga kartēm mazāk mērogu, piemēram, 1/50, 1/100 000, mēs varētu varbūt paredzēt šādas potenciālās asociācijas, kādas tad ir vienā vai otrā teritorijā. Platonas pagastā, kurā augšņu daudzveidība bija mazāka, tad ir nedaudz citas atziņas, tad kopumā sakritības ir vairāk. Jo no šī mēs varam dažas augsnes vēsturisko datus izmantot dažu augšņu prognozēšanai ar sakrību, šī varbūtība ir lielāka. Kreisā attēlā jūs redzat vēsturisko karti, tad domina šeit dienvidu austrumu daļā dominē pārsvarā viena tipa augsnes, bet centrālā attēlā ir pārkartētā šo projektu laikā jaunā Platonas pagasta karte, un līdzinā teritorijā tomēr ir kaut kāds reliefa nelielas izmaiņas, mazi pazeminājumi, kur tad mainās mitruma apstākļi, un šīs te jaunās kartes mums, un jaunās īstenībā arī tehnoloģijas, jaunas satelīta dati un arī aerofotogrāfijas ļauj identificēt, un šī lāzera skenēšanas dati ļauj identificēt šīs pazeminājumus un identificēt atšķirt augsnes, kurās varbūt augsnes neizpilda šo hidromorfismu, jeb glejošanās kritērijus, un augsnes, kurā tas ir redzams. Un labajā attēlā redzams, kā tad šī karte, kā Platonas pagasta augšņu izplatība atbilst šeit starptautiskai klasifikācijai. Tātad ir vairākas, jūs redzat, ka vairāk apakštipi, bet Latvijas klasifikācijas atbilst īstenībā vienai WRB augšņu grupai. Un, kā es minēju, tā daudzveidība ir mazāka, un arī šīs sakritības starp augšņu dažādiem
vēsturiskām kartēm un mūsdienu kartēm šeit ir augstāk. Un noslēgumā tādu gala noslēguma piezīmes, ko tad, ja varbūt ceļavārdus, ko varētu pārņemt, ja Latvijā tiks atsākta šī te pilna mēroga kartēšana, ka mēs tomēr jāpatur prātā, ka tiešā veidā mēs nevaram šo vēsturisko informāciju vai jaunās augšņu klasifikācijas informāciju pārlikt starp klasifikācijām, bet zināmas sakarības ir, un tās mēs varam izmantot. Tad vēsturisko datu izmantošana kaut kādā mērogā ir kaut kādā līmenī ir iespējama, arī to tālāk būtu jāattīsta, varbūt mēs varam noskaidrot vēl precīzāk šīs lietas un principā, uz ko būtu jākoncentrējas šī sistemātiska pēc vienās metodikas informācijas uzkrāšana, lai mēs varētu izvairīties no tām kļūdām, ko mēs esam novērojuši šī projekta ietvaros, ka augsne, kas ir klasificēta pirms 30 gadiem, izmantojot to pašu klasifikāciju arī šobrīd, beigās mums sanāk 2 dažādi apakštipi. Mēs it kā esam tieši tajā pašā vietā, izmantojam tieši to pašu vēsturisko klasifikāciju, tās pašas instrukcijas, bet mums pēc klasifikācijas sanāk vai nu ir izmainījušies dati, vai situācija dabā, vai nu dati ir varbūt par precīzi atrašanās vieta ir nedaudz atšķirīga, un tad galā šīs augsnes nav salīdzināmas. Lai no tā izvairītos un uzkrātu kvalitīvāku informāciju, tad pieturēties pie striktām instrukcijām. Jau būs arī grūtāk kļūdīties. GPS jau diezgan precīzi zinātni. Jūs jau tagad ļoti precīzi pateiksiet, kur jūs esat, kādi jūs esat. Jūs jau nevarat pārbaudīt, ka tas 68. gadā zondi dzinušais, pieņemsim, agronoms tajā dienā tiešām bija tur, nevis kaut kur tur. Jā. Tas ir īstenībā, kas viens no galvenajiem bažu avotiem, kāpēc mēs interpretējot šos rezultātus vienmēr paturam pie prātā šo piesardzību. Jo tā faktiskā vietas apraksts bija nevis koordinātas, bet ģeogrāfisks veidots apraksts par šo rakuma novietojumu. Tā kā blakus lielajiem akmenim. Jā, netālu no skudru pūžņa. Tas dienvidu virzienā 110 metri no kādām ozolu mājām. Ar acīm noteikti 110 metri, ja? Es nemācīšu, neesmu piedalījies tajā procesā, kāda bija tā pieejamā informācija, gan jau, ka kādas topogrāfiskās kartes un tā tālāk bija, un tur ar precizitāti man vecmāmiņa bija tajā grupā, kas tā darīja, un veids, kā viņa noteica attālumu, bija vienkārši, un cik kā uz vecumu viņai tā redze arī bija tāda bišķi mainīga. Tā vienkārši nepārdzīvo. Diemžēl zinātnē agrāk bija neprecīzāk. Mums ir jāstrādā ar to, kas mums ir. Tas, jebkurā gadījumā, šie vēsturie dati ir labāk nekā, ja viņi nebūtu. Mēs varam mēģināt identificēt mazāk uzticamus no uzticamākiem datiem un tā sakarības, kas izkristalizējas, ar tām strādāt turpmāk. Protams, un liels paldies par jūsu darbu, ko jūs darat un uzlabojat, un patiesībā kaut kādā mērā arī tā mentāli aiziet no šīs citas sistēmas, no šīs, sauksim viņu par padomu sistēmu, kas tika piemērota sākumā uz to, tagad jau visas Eiropas sistēmu, kas tikai mūs padara par parastu, normālu, ikdienišķu Eiropas valsti, kurai arī tas rūp, kur arī to saprot kā nacionālo vērtību, un tu to esi izkopis. Paldies tev! Jā. Paldies. Sirsnīgi. Tiešām paldies liels sirsnīgi katram, kurš ir strādājis šajā projektā. Šodien ir iemesls pacelt glāzi šampaniešu, par to nešaubaties, to mēs vēl paspēsim. Bet tagad lūdzu jūsu atbildes uz jautājumu. Tātad es uzdevu mentī jums, kas ir augsne, tāda filozofisks jautājums, vai ne? Atbildiet, kā gribiet, un vienlaikus sāk Dievs, cik tur ir iespējama atbilžu varianti. Paskamies uz vārdu mākoni. Ko tad jūs bijāt teikuši? Kas ir augsne? Dzīvība, dzīvības pamats, zeme, pamats. Jūs jau saprotat, kolēģi, ka šeit tad, kad šie vārdiņi, kas ir centrā un ir lielāki, tad tie ir atkārtojušies. Ja? Ak, Dievs, cik romantiski. Zemes āda, zemes virskārta, ekosistēma, pamats mūsu labklājībai, pamats vispār, zemes āda, vērtība, virsējā zemes kārta. Tas ir pamats visam, kas sākas, maizes klēts pamats, visa sākums, teorētiski bija Dievs, bet tas laikam no citas zinātnes, ja? Kas tur sākumā bija vārds, ja? Dievs lidinājās virs un tad teica, lai top gaisma. Mūsu pamats. Paskatieties, cik sirsnīgi mēs esam, tā kā es ceru, ka jūs tieši ar šo visu sirsnību arī attiecaties pret zemi, kura pieder
jums konkrēti vienam, tas taču ir privātīpašums mūsdienās, un tad ir vērts to paturēt vienmēr prātā, ka tur jābūt arī attieksmei. Kas tad, jūsuprāt, ir lielākais risks augsnes veselībai, un tur tiešām pirmajā un, varētu teikt, ļoti pirmās 3, vai ne, gan piesārņojums, gan bioloģiskā daudzveidība, gan organisko vielu zudumi, patiešām zudumi, sablīvēšanās, erozija, paskābināšanās, ūdens aizturs, zudums un pārmērīgas barības vielu saturs, sasāļošanās, tas viss ir, kaut kā tehnoloģijas jau ir, kā to risināt, bet ja mēs sākam jau zaudēt, vai mūsu rīcībā ir pietiekama informācijas par augsni un tās stāvokli? Nē, nav. Un forši apsveicu. Tas nozīmē, ka mūsu zinātkārei ir ļoti plašas robežas vēl ko apgūt, un to tad mēs arī tagad darīsim.